Pēdējā laikā bieži saņemu jautājumus, Kristīna, kuru tonālo tu iesaki? Kristīna, kombinētai, sausai. Kādu tonālo tu iesaki? Kādu tik tonālo es jums neieteiktu, ja jūsu ādas sagatavošana būs sūdīga, neviens tonālais neizskatīsies labi. Pats dārgākais. Ir 3 faktori, kas ietekmē, kā tonālais izskatās uz jūsu ādas. Pirmais – jūsu ādas tips. Meitenes, ja jums ir taukaina āda, tad labāk izvēlēties ir matētu tonālo. Ja jums ir sausa āda, labāk izvēlēties starojošu tonālo. Kombinētā āda tur jau var izvēlēties matējošu vai starojošu. Otrs faktors ir bāze. Vai nu izvēlēties kādu bāzi, kas reāli strādā, vai arī kārtīgi sagatavojot ādu ar krēmu, serumu un SPF, lai āda ir mitrināta un pabarota. Tad arī tonālais, jebkurš tonālais izskatīsies labi. Nākamais ir veids, kādā tu uzklāji to tonālo. Es izvēlos otiņu un pēc tam sponžu. Un goda vārds, meitenes, ja jūs ievērosiet visus šos soļus, vienalga, cik lēts vai dārgs ir jūsu tonālais, viņš izskatīsies fantastiski visas dienas garumā.